Vai nevar šādi darīt pirms jaunā domas sasaukuma? Kā jau Andrejs teica, formāli likumu viņi ievēroja, viņi var izdarīt. Jautājums, viņiem ir pārbaudas laiks, vai viņi iecēla uzreiz bez pārbaudas? Uzreiz jau iepriekšējuši viņš pēc pieprasījuma, viņš uzrakstīja iesniegumu. Tātad iznāk principā, ja ar 1. jūliju būs kādam pretenzijas, teiksim, esošai koalīcijai, lai viņu atbrīvotu no amata, pašvaldība var iestikt tiesvedībās. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka jaunai vispār koalīcija viņi būs citu daudz darbu, kur jāieguldās un nebūs laika, lai ņemties konkrēti pagaidām ar pašvaldības policiju. Līdz ar to paies laiks, un tas arī Maris viņš sevi pierādīs. Vai viņš ir spējīgs vai nav spējīgs. Labi, tad pabeidzot tālāk, es uzskatu, ka nevar tā darīt, ka 5 dienas esošajai pašvaldībai līdz pilnvaru nolikšanai paliek, un viņi pieņem tādu lēmumu, jo tā nekā ir viena no gandrīz centrālajiem iestādēm pašvaldībā. Un, teiksim, ja pat paceļot to personas lietu, es šaubos, ka tur, teiksim, varēs atrast, cik viņš ir sniedzis ierosinājumus, grozījumus, uzlabojumus pašvaldības policijas darbā un organizācijā. Tagad, teiksim, tajos pašos kaut vai cietumos vai policijās uz augstāku amatpersonai jāprezentē sava vīzija, un pat uz vairākām lapām ir viņa redzējums un rakstveidā, ko viņš piedāvā, kādus uzlabojumus darīt. Šeit man liekas, ka tas viss ir ķep-ļep sadarīts atkal. Tagad mums bija nesen ģenerāla prokurora vai neizvēlēšana. Arī viņam ir vīzija, tur viņa konkurentiem vīzija, tad izskata to tieslietu padomu, saka, mēs virzam šito uz apstiprināšanu.